darbību, kur no puses pakīti un uzbrauc. Visticamāk, mēģina apkopot munīciju, tas kopus, kā darīt tālāk. Redzam, izmetam arī granātu ārā. Pēc iespējas dzīvot. Te ir arī padomju karavīri, Atkal tas tiek viens ar otru, jo saprot to, ka abas puses ir diezgan situācijā. Un nākot abās puses, armija diezgan kutelīgi abām pusēm. Viens ne otrs nevar tik skaidrībā tā vien vai otru teikt tādā. Komandīgi gan igauņi, gan latviešu valodās, tātad, kā minēja, ir gan igauņu bataljonas Nāram, gan 19. divīzija. Gan Deutschlandu. Mēģinājums uzbrukt, jā? Tātad, ir daļai pārējiem viens no Latvijas karavīriem mēģina ar baltu lopatiņu, mēģina pārtraukt kukumu. Sakot, izstrēļāt. Padomju armijas puses sastāvs arī iznāk ārā. Viņi mēģina vienoties par kaut kādu situācijas risinājumu. Kaut kur vēl turpināt arī šāvieni. Kaut gan patreiz notiek arī, tā varētu teikt, pārunas mieru. Tātad kā atrisināt šo situāciju. Nav tik vienkārši par atbildi tiek izmest ārā vārds karavīru. Turpinās tātad arī zem. Intensitāte. Tagad jau ir likme savādāk. Ieņemt. Vēl papildus atbalsts. Latviešu leģions tātad dodās palīgā. Viņiem pozīcijas ļoti ātri. Viņiem ir tāda viena lietiņa līdz. Panzeršreiks, kas galīgi nav iepriecinoši ziņas armijai, jo ar to pēcēt pretanku ierocis tādām ērtības kaujām ļoti efektīvas līdzekļus, neutralizēt bruņtehniku, protams, dzīvo spēks, gatavs patreiz ļoti granātas iekšā. Armija ar pēdējiem spēkiem. Un tie daļēji tieši armijas karavīri nesamājumi lietas būtīgi. Līdz ar to būs mēģinājums sabiet granātu. Karavīri mēģina noslēpties. Otrs mēģinājums trāpīt jumtā. Varbūt tur. Bet viennozīmīgi jūs esat arī, ka tāpīties laikīšanas nozīmē to, ka karavīri beidzot palikuši. Tātad būs vēl viens mēģinājums. Un šoreiz tas ir ļoti precīzs un attiecīgi. Viens traks varētu būt sajūt iekšā karavīriem. Un mēģināt
ieņemts turmēs. Un jūs redzat to, ka tiek dot komandas ārā. Visi šādi intensīvs uguns, tas būtu diezgan problemātiski, kādam vajag spēlēt iekšā. Un visi saceltās. Uzbrukumā visās pārstāvības karavīri, tātad Latvijas leģionas, Snārba. Un tā laikam ir kaut kas tam, kad mēs redzam vēl ir Latvijas armijas karavīri. Divīzija vēl ar pēdējiem spēkiem cīnās. Redzat, ka tiek vilkts arī gāzes virsū, lai varētu, lai nesaindās loģiski ar dūmiem, jo tur deg iekšā, tiek izgās sienu, un jūs redzat to, ka kādēļ armijas karavīri redzam tomēr ēks pirms, un vēl arī pēdējās cīņas. Karavīri. Drošībai, protams, tiek izšauts, pārbaudīts, kas tur ir, atrodās, un drošības pēc arī guļošiem iešauts. Kā jau minējām, tātad ķermeņa operācijā arī izpētīlēcēji, kur jūs un šeit redzat fiskāli dalībnieki, es domāju, ka šī aplaus, kur redzat, ir ļoti minimāli, bija ļoti interesanti un ļoti intensīvi. Tad pagaidīsim, kamēr karavīri nostājās visi, un tad, mēģināsim viņus sveikt ar vislielākajiem aplausiem un vislielākajiem vārtiem. Kā jūs redzat, ir ļoti daudz karavīru no dažādām valstīm, dažādām vietām šeit sabraukuši. Un patiešām skats ir ļoti iespaidīgs. Tie, kuri kalipēja? Nu, tad aplausu ovācijas visiem!